Mūsu mājas dzīve bija vienkārši. Mēs aizbraucām, man uz kuģa palika 8 gadi, man bija brālis 6, māsa, kurai bija 2 gadi, un es biju jau toreiz, es biju atbildīgs, es biju tas vecākais, jo vecāki strādāja pa dienu, viņi gāja vakaros skolā, un bieži vien es jau 9 gadu vecumā tā noteikti, es biju tas, kas bieži vien sasildīja ēdienu, rūpējos par māsu tā. Manai mātei prasījās pēc skaistuma, vienalga kādos apstākļos mēs bijām, viņa centās, pirmais darbs viņa bija, kur mums ielikt, tur izpērst grīdu un notirīt un izlikt kaut kādu, viņai arī bija paņemts, jā, viņa bija arī paņēmusi līdz kaut kāds tāds izšūts, kaut kāds tāds noliekamās, tāpēc es šitā galda trūkst kaut ko vajag. Mammai vienmēr vajadzēja kaut kādu izšūt, kaut kādu galdautiņu, kaut ko noliekt, vienalga, vai tas bija uz apelsīnu kastes, jeb uz kaut ko tā. Tā kā tie pārdzīvumi, ziniet, ka man vēl šodien ir regulāri murgi, un tas murgs ir tāds, ka man ir jādodās ceļā, un man ir dots, teiksim, ļoti īsts laiks tagad paņemt to, kas man ir vērtīgs, un doties projām. Mēs zīmējam klases un lecām klases, un viss spēļmants mēs paši sagatavojām, un tur bija pašam viss, kas jāatrod. Man bija viena lelle, laikam bija saglabājusies, kad mēs pārbraucām no Latvijas, un tā bija ļoti nodzīvota, bet tad viņa pirms Ziemassvētkiem viņa pazuda uzreiz, un es biju ļoti satraukta, kur man lellīte palika, un tad es atradu Ziemassvētkos zem eglītes bija ar jaunu kleitiņu, jo viss mēs pārtaisījām no mūsu vecām drēbēm un izlietojām visu, kā vien varēja.